Nu, nojukusi jau atkal kuru dienu, laikam tur tālumā patreiz redzama viesnīca, kurā mēs patreiz mitinamies jau 3. dienu, jo esam saslimuši riktīgi. Šodien visi iepriekšējo dienu gājieni, 20 km, 27, cik tur bija nieks, salīdzinot ar to, ko mēs piedzīvojām šodien. Šodien mēs gājām pie ārsta kilometru. Es te vēl jūtos daudz maz sakarīgi, jo es biju spējis izslimoties pirms tam soļojot. Bet Zaicim kā reiz tagad ir pats labums, viņai ir 2. dienu 38 temperatūra, ar kuru mēs netikām galā. Un finālā tīri veiksmīgi atradām dakteri, kas pieņem šeit ciematiņā. Boris viņu sauc. Sauca Boris viņu. Prasīs. Tāds aizdomīgs izskatījās, jā. Bet, kas ir forši Polijā, ko gribās uzsvērt, kad mūsu Eva kartes ir nostrādājušas perfekti. Mums nepaņēma nevienu kapeiku par doktora apmeklējumu. Izrakstīja zāles. Daudz zāles Zaicītim. Tas ir tikai mans. Man ir arī paciņa. Un mēs atkal dzirdējām leģendāro frāzi go bed. Tā kā... Vēl vismaz noteikti 2-3 dienas. Jā, tā kā mūsu milzīgais pārgājiens pār Eiropu ir sācies, nu jau būs kopā tad 6 dienas, ja mēs vēl tad 2 dienas paliekam, es nezinu. Mēs svētdienu vakarā atnācām, jā. Es vairs neatceros. Jā, mēs esam riktīgi noslimojuši 2 dienas, točni gultā novārtījušies abi. Un tad, jo man pielipināja. Nu tā. Jā, nu šim tādas mums ir tās lietas. Nekas, izslimosim tagad, pēc tam būs. Jā, laika programmas mēs skatījāmies, ka tāda smuka saulaina, kā ir patreiz, tas ir vēl šonedēļ, kā reiz tās dienas pāris, kamēr mēs vēl te veseļosimies. Un tā, ka mēs dosimies tālāk, sāksies +5 un lietus. Cerams, ka mēs nesaslimsim vēlreiz. Nu, nē. Jā. Nu, katrā ziņā mēs patreiz esam sataisījušies nepamest burvīgo viesnīcu, kamēr nebūsim atveseļojušies pilnībā. Viesnīcā pret mums ir jauka attieksme, tur, man liekas, esam vieni no vienīgajiem klientiem, bet jau vietējā meitene administratori jau pārpostējusi informāciju par mums savā timelainā Facebookā ar frāzi, kad mēs esam kaut kādi trakie vai kādi. Kaut kā viņi mums bija nolamājusi. Apmetušies pie viņas viesnīcā. Vārdu sakot, pēdējās dienas mums ir jautras bijušas. Galvenokārt guļot zem segām un vaidot, un mēģinot viens vai otrs aizvilkties kaut kur pakaļ kaut kam apēdamam vai kaut kādu tēju uzvārīt. Bet tagad mums ir baigās tabletes, un mēs vispār būsim zirgā. Nu, lūk. Tāda informācija. Tiem, kam interesēja, vai mēs jau esam Vācijā. Jā, brālis vakar bija Facebookā painteresējies, kurā vietā mēs esam Vācijā. Nu, neesam mēs vēl Vācijā, viss vēl ir priekšā. Labi, čau pagaidām.